Sveiki, sveiki! Ar jums Vita Solo. Un es skatos, ka mans video par vientulību ir bijis ļoti aktuāls un ļoti skatīts. Un es saprotu, ka mums vajadzētu vēl vairāk parunāt par šo tēmu, par vientulību, un tas, ko es vēl tur arī liku un par ko es runāju, tātad tas arī bija par atbildību. Tāpēc es šodien gribu vairāk runāt tieši pretējā virzienā, jo mēs nerunāsim par to, kas tad ir problēma, bet risināsim par problēmas risinājumu. Runāsim par problēmas risinājumu. Ok? Jā, tātad runāsim par problēmas risinājumu un risinājums. Tātad kā vispār saprast, kas ir problēmas risinājums? Jā, tātad par to mēs runājām arī tajā sadaļā, kur es stāstīju par mērķiem, jā, par to, kā tad uzstādīt mērķus, jā, kā virzīties uz priekšu. Tātad mēs vienmēr runājam apstiprinošā formā, jā, un runājam neizmantojot nolieguma formu, jā. Tātad arī šeit bieži vien risinājums un mērķis, lai uz kaut ko virzītos arī emocionālā stāvoklī, ja, tātad mums ir jāatrod pretējais. Risinājums bieži vien būs pretējais tam, kas tad ir šobrīd. Un ja tu vari identificēt, kas tad ar mani notiek šobrīd, kā es jūtos, kas ir šī iekšējā sajūta, ja, kas ir tā, varam teikt arī, kas ir tā problēma. Ja, un pieņemsim, ja tajā reizē mēs aizskārām tēmu par vientulību, tad tas, ko es tur liku pretī, un tu vari likt pretī arī kaut ko citu, ja, bet tas, ko es gribēju likt pretī, tomēr ir atbildība, šī te atbildība, piepildījums, ja, un savā ziņā arī interesi par sevi un iedziļināšanās sevi. Un tātad, kas tad ir atbildība? Tātad vienmēr, vēlreiz uzsvēršu, ja, vienmēr liekam pretī to, ko mēs gribam saņemt. Tas ir bieži vien tas risinājums, kas tev ir nepieciešams. Ja? Atrodi jebkuru lietu un atrodi tai pretējo. Tas ir tas, tā teikt, punkts B, uz kuru tev ir jānonāk, ja? Uz kurien tev ir jāvirzās. Ok, labi, viss pietiek par šo, tātad dodamies uz atbildību. Tātad atbildība. Ja? Tātad, kas tas ir atbildība un ko tas nozīmē? Principā tā atbildība pirmām kārtām jau ir, ja, sevis apzināšanās. Tas, ka es apzinos sevi, apzinos savu būtību, apzinos savus uzdevumus, apzinos savas spējas, apzinos arī apkārt esošo situāciju, apzinos realitāti, ja, un uzņemos atbildību par to, kas notiek. Tātad es atbildu par to, kas ar mani notiek. Es atbildu par to, kā es jūtos. Es atbildu par to, kāda vide ir man apkārt. Es atbildu par to, kas man ir, kas man pieder. Es atbildu arī par to, kas man nav un kas man nepieder. Es atbildu par to, kādi cilvēki ir man apkārt, kādus cilvēkus es izvēlos. Es atbildu par to, kas ar mani notiek šodien, ko es ielieku sevī, ja? Kā jau mēs runājam, kādu informāciju es ielieku sevī, kādu ēdienu es ielieku sevī, ja? Kā es parūpējos par savu ķermeni, kā es parūpējos par savu prātu, kā es parūpējos par savu dvēseli, ja? Kā es parūpējos par visu, kas man ir svarīgi, kā es veidoju savu dzīvi, kā es veidoju savu labsajūtu un kā es veidoju savu komfortu, kā es jūtos vispār šajā dzīvē. Un principā tātad, kļūstot par pieaugušiem cilvēkiem, arvien vairāk attālinoties no savas bērnības, no savas pagātnes, ja, pieaugot, pieņemoties spēkā gan fiziski, gan emocionāli. Ja. Tātad tas ir mūsu uzdevums un mūsu atbildība par sevi parūpēties. Un tas, kas bieži vien notiek šajā te vientulības sajūtā, par ko mēs iepriekš runājām un ko mēs aizskārām, principā tā ir šī te atbildības uzlikšana citiem cilvēkiem. Ja? Tātad, kā tas izskatās no malas? Tas izskatās tā, ka es gribu, lai tu par mani parūpējies. Es gribu, lai tu mani piepildi. Es gribu, lai tu par mani interesējies. Ja? Es gribu, lai tu par mani rūpējies. Es gribu, lai tu mani sadziedi un saproti, ja? Lai tu vienmēr pret mani izturies
tā kā es gribu, lai pret mani izturās, jā, lai tu izveido man tādu dzīvi, tādu vidi, lai man ir ērti, lai man ir komfortabli, lai man ir patīkami, lai tu vienmēr esi blakus. Jā. Un principā tā ir vēlme savā ziņā, bet it kā ļoti, ļoti saplūst ar to otru cilvēku un uzlikt viņam to atbildību, lai tas otrs cilvēks, vienalga cits cilvēks, jebkurš cilvēks, kur tu tur izvēlies par šo te objektu, kur tev liekas, kuram tev ir jāaizpilda, ja? Vai arī vairākiem cilvēkiem, tie varbūt arī vairāki cilvēki, tā vienmēr ir fokusēšanās nevis uz sevi, bet uz citiem cilvēkiem, tā ir atbildības pārlikšana uz citiem cilvēkiem. Un tāpat laikā tas nedarbojās. Nedarbojās tas, ka kāds cits to izdarīs tavā vietā un kaut kādā veidā tevi piepildīs. Kā jau es teicu, tu esi vienīgais cilvēks, kurš spēj par sevi parūpēties, kurš spēj sevi piepildīt, kurš spēj tikt galā ar šo te savu iekšējo būtību, iekšējo vidi, iekšējiem uzdevumiem un to, kā tu vispār jūties. Tu vari sevi piepildīt, jo principā tik ilgi, kamēr tu gaidi no citiem cilvēkiem, neviens tevi nespēs piepildīt, jo nekad nebūs pietiekami labi. Jo, kā jau es teicu iepriekš, tā ir tava iekšējā sajūta par to, ka nav ok, par to, ka ir tukšums. Tātad vientulība, tas ir šis te iekšējais tukšums. Ja? Tātad tas trauciņš ir tukšs un gaidas, ka kāds cits to visu laiku piepildīs, viņas ir neiespējamas. Un jo vairāk citi cilvēki cenšas principā to piepildīt, ja, jo vairāk tu no viņiem sagaidi. Ja, un beigās sanāk, kad ir tā sajūta, ka no citiem jau izžmiedz pēdējo sulu. Un pie tam, kas notiek, tātad ieslēdzās arī šī te psiholoģija atpakaļ, kas nodara pāri arī tev, jo tik ilgi, kamēr tu sagaidi, ka citi tevi piepildīs, ka citi par tevi parūpēsies, ka citi to tavu trauciņu darīs pilnu beidzot, jā. Vienkāršākā valodā runājot, piepildīs visas tavas vēlmes un vajadzības. Tieši tik ilgi tev liksies, ka tev arī tas ir jādara viņu labā. Un tik ilgi, kamēr tev liksies, ka tev tas ir jādara citu labā, tu mēģināsi nolasīt citu domas, mēģināsi nolasīt citu vēlmes, mēģināsi mākslīgi par viņiem interesēties, izdabāt, darīt labu, parūpēties un censties un līst ārā no savas ādas un mēģināt un darīt. Un nesapratīsi, kāpēc citi to nedara tavā labā. Un viņi pat varēs censties un mēģināt un darīt. Bet viņiem tas neizdosies, jo tu to nesajūtīsi, jo, kā jau es teicu, tas ir tavs trauciņš, kurš tev ir jāpiepilda. Un tāpat tās arī citiem tā ir. Ir arī citu cilvēku trauciņi, iekšēji emocionāli, ja, kurus tu nevari piepildīt, lai arī kā tu necenstos, lai arī kā tu nelīstu ārā no ādas, lai arī kā tu nestāvētu uz galvas vai vēl nezinu kādus trikus nerādītu un nezinu, ko nemēģinātu. Ja? Tātad nav tavs uzdevums uzņemties atbildību par citu cilvēku laimi, ja? Un citu cilvēku uzdevums nav uzņemties atbildību par tavu laimi. Jā, protams, mēs veidojam attiecības, jā, protams, mēs sadarbojamies un mēs šeit esam visi kopā cilvēki, jā, bet ir svarīgi sajust šo te robežu, ir svarīgi arī atdalīties no citiem cilvēkiem, iemācīties par sevi parūpēties un ļaut arī citiem par sevi parūpēties. Tas patiesībā ir vienīgais veids, kā mēs veidojam veselīgas attiecības. Tas ir vienīgais veids, kā var tātad nesaplūst ar otru, pārstāt no otra gaidīt to, ko viņš nespēja dot, pārstāt otram dot to, ko varbūt viņam nemaz nevajag, ja, bet tev liekas, ka vajag, ja, bet sākt runāt par savām patiesajām vajadzībām, sākt sadzirdēt otra patiesās vajadzības, sākt iedziļināties un ieklausīties sevī, saprast sevi un cienīt sevi, un līdz ar to arī sākt iedziļināties un interesēties par otru, saprast otru un sākt cienīt otru. Ja? Un patiesībā bieži vien sākot to darīt, izrādās, ka tas, ko tu darīji iepriekš, tiešām otram nebija vajadzīgs, viņš gribēja kaut ko citu, bet tu to nespēji dot, jo savās domās tev likās, ka tu zini, kā ir labāk un kā vajag, tāpēc, ka tas būtu bijis labāk priekš tevis. Un
Savukārt arī otrs sāk sadzirdēt tevi, jo tu spēj runāt par to, kas ir svarīgi tev, kādas ir tavas vēlmes un vajadzības, ja? Un arī cieni otra vajadzības. Un tad var sākt komunicēt un var sākt runāt. Un izrādās, ka tad veidojās daudz veiksmīgākas, daudz veselīgākas attiecības. Un tātad pirmais punkts, ar ko mēs iesākām, kāpēc tas tā notiek, tieši tāpēc, ka pirmām kārtām tu izveido attiecības ar sevi. Veselīgas attiecības ar sevi, kur tu sāc saprast sevi, apzināties sevi, interesēties par sevi, ieraudzīt sevi, zināt, kā par sevi parūpēties, kas tev ir nepieciešams, kā piepildīt sevi, sāc cienīt un mīlēt sevi. Un tad, kad tu to spēj dot sev, tad, kad tu sāc pret sevi izturēties maigi un ar mīlestību, ar iejūtību, ar sapratni, tad, kad tu spēj sevi piepildīt. Ja? Tikai tad tu sāc patiesi to spēt dot otram cilvēkam. Sāc no viņa atdalīties, lai patiesībā tādā veidā satuvinātos, un tieši tas ir pamats. Tas ir tas, ko es šodien gribēju dažos vārdos izskaidrot. Tas ir tas, ko es šodien gribēju iedot. Ja tev šis bija vērtīgi, ja tev šis bija noderīgi, tad droši ieraksti komentārā, kas bija interesantākais un svarīgākais, ko tu ņemsi no šodienas līdzi. Atstāj savu laiku, pieraksties uz manu kanālu. Ja ir nepieciešams, vari pierakstīties arī pie manis uz konsultācijām, sazinies ar mani un tiekamies jau nākamajos video.